Labdien! Atkal kā katru mēnesi esam kopā, atkal šeit webinārā esmu es, Agita Pērkana-Bērģe, un šodien runāsim par kādas ir Grīnvalka mēneša aktualitātes, kādas mēneša akcijas, un, protams, būs viens produkts, ko ieliksim Grīnvalka aptieciņā. Un tagad ātri pārskriešu pāri, kas tad vēl šajā mēnesī vēl ir paspējams, ko vēl šobrīd var tādu labu un labā cenā, teiksim tā, iegūt. Viens no tiem ir Grīnvalka lūpu balzāms, kas ir no dažādām vērtīgām eļļām un ēteriskajām eļļām. Tāds bagātināts lūpu balzāms, lai šajā te aktuālajā laikā, kad lūpas īpaši sausē un īpaši arī notiek šīs te lūpu sprēgāšanas un līdz ar to dažādu infekciju iespējamības, tāda lūpu balzāms, lai jums būtu katram kabatā. Un tādēļ vienu pērkot, otras dāvanā. Vienu pērkot, otras dāvanā, šī mīļā jūsu akcija ir arī uz audumiņiem Avene, kas ir vielīša izmēra audums, kur jūs varat tā arī izmantot vai kādu vieli vai kā tīrīšanas audumiņu, tas jau pēc katra izvēles. Un Grīnvalka audums spodrināšanai un pulēšanai arī ir akcijā. Šajā mēnesī vēl akcijā vienu pērc, otras dāvanā. Īpaši cena ir skrāpja audumam, kuru var izmantot visādu netīrumu paberšanai, vienalga vai ziepju nosēdumi, tauku nosēdumi vai kādi citi netīrumi. To visu var attīrīt ar šo te audumiņu. Grīnvalka kaputs matu žāvēšanai arī šobrīd ļoti aktuāls produkts, kad vēl nav īpaši silts mūsu telpās un pēc dušas ir jāiet vēsākā istabā, tad Grīnvalka kapucīte palīdzēs gan uzturēt siltumu, gan arī noņems lieko mitrumu, lai tad, kad mēs jau ar fēnu veidojam un žāvējam matus, tad, lai lieki tos nededzinātu. Un Grīnvalka veļas pulveris ikdienas drēbju mazgāšanai arī šobrīd ir tādā ļoti īpašā cenā. Tās pulveris 2 kilogramīgs maiss regulāri maksā tikai un vienīgi 23,80 € vietā 19,80 €. Savukārt liela atlaide oktobrī ir 10% atlaide, papildus atlaidīt vēl Marijus Fabrē visiem produktiem, tā ka izmantojiet ar to mūsu partnera eko produktu ražotāji, eko ziepju, eko tīrīšanas produktu, mazgāšanas produktu un arī biokosmētikas ražotājs. Un savukārt dāvanas par apjomu oktobrī Grīnvalka virsmu uzkopšanas audums grīn ir par 80 €, par 120 € ir Grīnvalka dabīgo kristālu dezodorants ar alveju, un savukārt Grīnvalka komplekts, autokomplekts ir par 300 € šo te pasūtījumu šajā mēnesī. Grīnvalka salnas mēneša akcijas, kā vienmēr sāku ar pērc vienu, otras dāvanā, tātad mūsu īpašajiem top produktiem, stikla audumam un luks audumam, būs šī te akcija, tātad vienu pērkot, otras dāvanā. Ar luks audumu var notīrīt visus netīrumus, savākt putekļus, un savukārt ar stikla audumu var visu uzpulēt. Optikas audums brillēm un ekrāniem arī ir šajā pašā akcijā, vienu pērc, otrs dāvanā, un savukārt īpaša cena ir divpusējam audumam, visu veidu virsmām. Ar vienu pusīti jūs varat noņemt visus netīrumus, paskrāpēt nost netīrumus, pabers nost, un ar otru pusīti savukārt uzpulēt jebkuru virsmu, vai tas būtu
krāns vai panna vai vajag nosūcējs elektriskā plīts vai jebkuras virsmas, arī vannas istabās šie te dušas aizlietņi, visu to var notīrīt ar šo te vienu audumiņu. Un īpaša cena tikai 15 eiro ir grīnvalk mopam, vidējā izmēra mopam, grīdas uzkopšanai, mitrai grīdas uzkopšanai. Tātad var savākt ļoti daudz netīrumus, mazgājot ar šo te audumu, var savākt daudz ūdens, ja pēkšņi ir izlījis, un ļoti ātri žūst audumiņš, un ļoti ātri žūst arī tīrā grīda. Lai iztīrītu šo te mopu, īpaša dāvana ir gumijas birsteļi, īpaša cena ir gumijas birstei. Un šī te gumijas birste strādā gan slapju mopu tīrot, gan sauso mopu tīrot, bet īpaši neaizstājami ir šajā te laikā, kad vajag zamšu apavu, zamšu somiņas, zamšu apģērbu tīrīt. Tad šī te birstīte strādā vienkārši lieliski. Tāpat, ja uz apģērbiem ir mūsu mīluļu spalvas, tad arī ļoti labi tiek noņemts ar šo te gumijas birstīti. Var arī paieskāt mūsu mīluļus, mūsu suņus, kaķus vai zirgus. Un vēl īpaša tāda, nezinu, varbūt jūs dzirdat, pie mans murrātājs arī ir atnācis, varbūt fonā dzirdat tādu murrāšanu, ziniet, tas ir kaķis, tas nav kompjūters. Un vēl tāda īpaša vieta, kur to var izmantot, tad, ja mums ir mīkstie dīvāni ar, netīri ar putekļiem vai spalvām, matiem, tad arī vai automašīnas salonā ļoti labi ar šo te gumijas birsti notīrīt visu. Grīnvalk dvielis, 70 x 1,50 m, milzīga izmēra dvielis, nākošā mēnesī tikai pa 25 eiro. Jā, tikai, jo parastā cena ir 35,70, bet šajā te brīdī tikai un vienīgi pa 25 eiro. Jūs zinat, cik daudz mitrumu savāc viens mazs grīnvalk audumiņš, tad iedomājieties, cik daudz arī šis te dvielis savāc mitrumu, un plus vēl ļauj uzturēt siltumu, tāpēc pēc pirtīm, pēc baseiniem, pēc vannām tas ir pilnīgi neaizstājams. Un īpaša cena ir mūsu dabīgais skropstu tušai, kas ir gan kā kosmētiskam efektam, tātad melnām skropstām, kas ir no dabīgiem minerāļiem, šis te melnums, bet arī kā ārstējoša, saudzējoša, mitrinoša un barojoša skropstu tuša. Un dāvaniņas savukārt grīnvalk audums pulēšanai par 80 eiro, grīnvalk salvetes kosmētikas noņemšanai vesels komplektiņš 2 audumiņi par 120 eiro un grīnvalk veļas pulveris kolor 2 kilogramīgais par 300 eiro. Un mēs tagad tādā straujā tempā esam nonākuši pie dāvanām vēl dāvana par webināru būs pēc tam, kad jūs būsiet noklausījušies manu pastāstu par vīraka ekstraktu, kas šobrīd ir kā mūsu jaunais produkts. Ir 2 tādi īpaši jauni produkti grīnvalk veikalā no Karela Hadeka aromu terapijas klāsta. Viens ir vīraka ekstrakts un otrs ir velna naga ekstrakts. Abi 2 ekstrakti ļoti spēcīgi strādā uz, teiksim tā, uz balsta kustības šiem te visiem orgāniem, tātad uz visiem ceļiem, jebkurām locītavām, saistaudiem,
Abi divi ir ar milzīgu pretiekaisumu efektu. Šodien pastāstīšu par vīraka ekstraktu, nākošā reizē pastāstīšu par velna naga ekstraktu, jo vienā reizē abus divus nav iespējams ne apgūt, ne arī izstāstīt, jo tie katrs ir tāda liela zelta vērtē, un šodien stāstīšu par vīraku, jo ne jau velti vīraks, mirre un zelts bija tas, ko ķēniņš dāvāja Jēzum Kristum, tad, kad viņš bija piedzimis, sūtījis šīs te dāvanas. Tātad zeltu, mirri un vīraku. Un vīraku mēs, protams, vairāk pazīstam kā, tieši kā attīrītāji telpās, bet es šajā reizītē jums pastāstīšu par to, kā tas strādā. Es skatos, ka es te esmu mazliet aizgājis pārāk tālu prezentācijā. Sāksim to visu no sākuma. Un tad es jums pastāstīšu, kā tas strādā, kas tas ir. Jā, tātad par ko mēs šodien runāsim? Runāsim, ko mums iekļaut mājas un ceļojuma aptieciņā. Tātad tur jau mums ir iekšā C vitamīns, kuru velciet tagad ārā un sāciet lietot. C vitamīns arī no Karela Hadeka klāsta, produktu klāsta. Tātad dabīgais C vitamīns, tālāk ir lavandas ēteriskā eļļa, ir kristāla dezodorants, Grīnvalk, ir arganeļļa, un tagad piebiedrojies varbūt es vēl kaut ko jau es aizmirsus, bet tagad piebiedrojies mums arī ir vīraka ekstrakts. Vīraka ekstrakts, kas ir organisma vitalitātes stiprināšanai. Un ja mēs skatāmies, ko tad nozīmē, ko mums tezaurs saka, kas tad ir vitalitāte? Vitalitāte ir tas, kas ir mūsu dzīvības saglabāšanai svarīgs. Tā ir labsajūta, tā ir šī te patīkamā tad, kad mums viss ir kārtībā, ja? Un lai mums būtu organisms absolūti vitāli svarīgām lietām, tā kā drošs, ja? Un organisms būtu stiprs, tad šis te vīraks arī to palīdzēs. Un jūs veikalā redzēsiet 100 ml iepakojums maksā 14,91. Ja kāds sāks lietot un būs nepieciešams lielāks kurs, tad ir iespējams arī lielāks iepakojums nākošā reizē pasūtīt, bet sāksim ar šo te 100 ml. Un vīraks pazīstams būs arī, kaut kur redzēsiet, kā nosaukumu Bosvēlija sakra, tas ir paša auga nosaukums, latīniskais nosaukums. Vēl redzēsiet frankīse, ja? Arī tādu nosaukumu. Un šis te augs, koks, Bosvēlija, dabiski aug Omānā, Jemenā, Somālijā, audzē arī dienvidu sausajos reģionos, Āfrikas ziemeļaustrumos un Arābijas pussalā, aug arī Indijā. Un no tā gatavo arī vīraku, ko mēs pazīstam, kā šos te kvēpināmo, ar ko attīra telpas, arī ļoti daudzos reliģiskās ceremonijās tiek izmantots, un ir tāds, pēc tam parādīšu, kāda veida viņš ir tas sveķis, ja? Tas ir vīraka koka sveķis, Bosvēlijas koka sveķis. Un tā
Tātad bosvēlijas koks arī ir tas, no kā tiek ražots šis te vīraks, un to, izsenes jau izmanto aromātiskai kūpināšanai reliģisko ceremoniju laikā, un vīraks ir ļoti lielisks antiseptisks līdzeklis un kalpo arī telpu dezinfekcijai, un tieši tādēļ arī slimošanas laikā ir vēlams pakūpināt, vai arī tur, kur ir daudz cilvēki, pakūpināt šo te vīraku. Un bosvēlijas ārstnieciskās īpašības tiek izmantotas ļoti plaši medicīnā, ļoti daudz ir pētījumu, ļoti daudz pierādījumu. Un ajurvēdā jau vairākus simtus, es gribētu pat teikt, 1000 gadus tiek izmantots dažādās receptēs ārstnieciskās. Un šāds izskatās augs, koks tātad, un tiek izmantoti šie te sveķi no koka mizas, tātad koka mizu atdalot, veidojās šie te sveķi, un šie sveķi tiek žāvēti un pēc tam izmantoti. Karels Hadeks īpaši piesaka to, ka tiek izmantots Omānā iegūtais sveķi iegūtie, kas ir vēl augstākas kvalitātes nekā Indijā un citviet. Un tas, protams, ir svarīgi, jo sevišķi tajos gadījumos, kad mēs to lietojam iekšķīgi, nevis dedzinām. Ja dedzinām, tad varbūt tas nebūtu tik nozīmīgi, bet iekšķīgi lietojot, jālietoja pats iespējami tīrākais, labākais, kvalitatīvākais, kas ir iespējams. Un no bosvēlijas iegūst viskozu sulu, sveķus, un šo sveķu attīrīto ekstraktu izmanto medicīniskiem nolūkiem, un ajurvēdā sveķus ražojošu augu grupu kopā sauc par gugal. Tātad vispār augus, kas sveķus ražo, tātad sauc par gugal. Un tradicionāli tos lieto pret artrītu un locītavu sāpēm, plaušu problēmām, caurei, dizentēriju, arī kā pretārpu līdzekli, un arī kā gļotu izvadošo līdzekli, kas, kā jūs, ja kādam esat sastapušies ajurvēdas šo te ideju, tāda gļotas tiek uzskatīts par vienu no lielo problēmu, kāpēc organismā ir iekaisīgi procesi, un tādēļ visādos veidos mēģina gļotas izvadīt no organisma ārā. Organismam pašam ir šādas te spējas izvadīt gļotas ārā no organisma, un parasti organisms to dara pavasara un rudens sezonā, kad ir jātīrās un gļotu veidā tiek izvadīta ārā arī atmirušās šūnas, nepareizās šūnas un visas šlakvielas, par kurām mēs ļoti daudz ko jau šobrīd zinām. Tādēļ nevajag satraukties, ka rudenī jūs slimojat ar iesnām, klepiem, jo attīrīt elpošanas sistēmu mēs varam šādā te veidā un tā tālāk. Tātad klepi, iesnas, tā ir normāla padarīšana pavasarī, rudenī, tur nav panikā jākrīt un nekādas zāles nav jādzer, ir jāspēj attīrīties, tajā laikā varbūt mazāk vajadzētu lietot piena produktus, kas ir gļotas veidojošais, vai gluži otrādāk, ja ir plāns attīrīt organismu, tad, piemēram, ajurvēdā ļoti daudz tiek izmantots piens tieši priekš šīs te attīrīšanas. Ajurvēdā izmanto arī tādu metodiku, kā, lai attīrītos no gļotām, un šlakvielām izmanto tādu metodiku, kā izsauktās caurejas un izsauktās vēmšanas, un organisms pats savukārt ir vēl viens veids, kā atbrīvoties no šlakvielām un šīm te atmirušām šūnām un šlakvielām, un tas ir savukārt ar paaugstinātu temperatūru, tātad ar 38,5, 39 temperatūru tiek, kā es saku, kremētas, šīs atkrituma vielas, un tādā veidā tiek izvadīts no organisma, tātad sadedzinot to. Nu, lūk, tā kā, ja mēs
ja mēs, tā kā, ja vēl ir palīdzošais, šāds produkts kā vīraka ekstrakts, tad tas jo sevišķi, kvalitatīvi veiks šo te attīrīšanas procesu mūsu organismā. Bosvēlijas sveķi, ko iegūst noņemot koka mizu, sastāv no tādas viskozas vielas, eļļām un terpenoīdiem. Terpenoīdi satur bosvelīna skābi un alfa-bosvelīna skābi, kas ir sastāvā 37 līdz 65%. Un tās arī ir tas svarīgākais, kas nosaka auga farmakoloģiskās īpašības, tātad šīs te bosvelīna skābes. Tās es pieminēšu daudzākas reizes, un ja jūs kaut kur arī internetā vēlaties atrast kāds pētījums par bosvelīnu, tad tieši arī izmantojot šo te bosvelīna skābi vai vispār bosvēlijas sveķi, tad jūs redzēsiet, ka ir ļoti daudz pētījumi, tā skaitā arī pētījumi par iedarbību uz vīrusiem, tādiem kā šis te Epsteina Barra vīrus, kā zoster vīrus, tātad herpes vīrus, ko mēs zinām, tālāk vēl daudzi citi, tā skaitā visādas putna gripas un arī pret SARS tika arī veikti pētījumi, un visos šajos te pētījumos bija ļoti pozitīvi rezultāti taisni attiecībā uz šo te vīrusu procesu, kurā notiek šī te, tas iekaisīgais process, kad sāk attīstīties, tāda ar šo bosvēlijas ekstraktu, lietojot taisni šo bosvelīna skābi, kas tur ir tik bagātīgā veidā, ir ļoti labi rezultāti arī vīrusu ziņā. Ļoti labi rezultāti un ļoti daudz pētījumu veikti arī attiecībā uz onkoloģiju, gan profilaktiski, gan arī palīdzot šajos te procesos dažādās audzēju formām, dažādām. Par to arī, ja interesēs vairāk, es varu aizsūtīt kādus linkus uz šiem te pētījumiem. Un jā, pētījumi ir ļoti daudz, bet tā pamata lieta, uz ko ļoti daudz par ko ļoti daudz tiek runāts tieši par artrītiem un šiem te visādiem reumatoīdajiem procesiem, kas organisma, tā kā tai balsta sistēmai, locītavu sistēmai nodara ļoti milzīgus kaitējumus, jo iet bojā skrimšļaudi, un locītavs šķidrums un vispārējais, kas lēnām padara cilvēku arvien mazkustīgāku līdz nekustīgam. Lūk, bet es jau aizskrēju pārāk uz priekšu, tātad šis sveķu sastāvs pēc sacietēšanas ir līdz 57% ir sveķi, tajos bosvelīna skābe līdz 30%, un ir apmēram 46% sveķi, kur ir arabinoze, galaktoze, galakturona skābe, un pārējais ir maisījums, kurā ietilps spirti, diterpēni, ēteri, monoterpēnis, seksvils terpēni, tā kad ir ļoti bagātīgs tas sastāvs, arī ēteriskā eļļa, protams, arī ir šajā te sastāvā. Un tā ir varbūt vairāk mums pazīstama vīraka ēteriskā eļļa, vai frankence, arī tā mēs viņu pazīstam. Un ajurvēdā bosvēlija tiek lietot kā pretiekaisuma līdzeklis un locītavu sāpju un artrīta ārstēšanai. Indijā to sauc par cīnītāju pret iekaisumu. Kareivi pret iekaisumu, arī jūs redzēsiet šādus te aprakstus. Un augs ir minēts senajos ajurvēdas tekstos un ir viens no svarīgākajiem tradicionālās, un arī oficiālās medicīnas komponentiem.
un kādos gadījumos izmanto Bosvēlijas ārstnieciskās īpašības locītavu slimībām, artrītam, reimatismam, osteohondrozei, podagrai, muguras sāpēm. Ja ir palielināts slodzi uz muskuļu un skeleta sistēmu, saglabā locītavu kustīgumu un muskuļu elastību, mazina sāpes un pietūkumu locītavās un nodrošina uzturu atbalstu muskuļu un skeleta sistēmai. Un šo sveķu galvenās aktīvās sastāvdaļas ir šīs tās skābes, kuras es jau pieminēju, visu laiku es saku tās, bet te ir betambosvelīna skābe, acetilbetambosvelīna skābe, acetil 11 keto, betambosvelīna skābe, jā, un sveķu ekstraktu un atsevišķu bosvēlu skābju pētījumi eksperimentā un klīnikā uzrādīja izteiktu pretiekaisuma, pretreimatoīdo efektu, kā arī pretsāpju un antibakteriālo šo te iedarbību. Un bosvēlijas darbības mehānisms ir balstīts uz leikotrienu sintēzes bloķēšanu. Un tas arī tieši uz to pašu strādā arī nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu, ko jūs daudz redzēsiet ar uzrakstu NPL, jā, nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļu darbībai. Un vienīgā tā atšķirība, ka bosvēlija neizraisa MPL raksturīgās blakus parādības, tāda kā gļotādas šķūles, tāpēc mums saka, ka ja aspirīnu mēs daudz lietojam vai ibuprofēnus, tos pašus, jā, visus ibumetīnus un visu pārējo, tāda varētu būt kuņģa problēmas, jā, tātad gļotādas šķūles, nātrene, bronhu spazmas un citas. Vispār diezgan ellīgi līdzekļi, jā, tie nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi. Un lietojam mēs viņus kā sabiedrība nenormāli daudz. Un bosvēlīnas skābei ir tā iedarbība ir tāda, ka tā efektīvi bloķē to leikotrīnas sintēzi un hormonu līdzīgi, tās ir hormonu līdzīgas vielas, kas arī ir tas viens no galvenajiem iekaisuma faktoriem, un šīs te skābes arī novērš leikocītu un makrofāgu iekļūšanu skrimšļos un locītavu šķidrumā, un tādā veidā samazinot locītavu skrimšļu bojājumu pakāpi. Un pateicoties ļoti izteiktai pretiekaisuma iedarbībai, bosvēlija var aizstāt arī būtiski samazināt sintētisko pretiekaisuma līdzekļu, ibuprofēnu, diklofenaku, jā, daudzi varbūt atpazīst plauktiņā stāvošos savus preparātus, devu var samazināt, jā, ko parasti izraksta artrītu un artrozes gadījumā. Un arī dažādu, tā kā muskuļu sāpju un locītavu sāpju gadījumā arī tiek rakstīts. Bosvēlija palēnina skrimšļu iznīcināšanu, kas ir tāds baigais uzsaukums, bet tiešām tā arī ir, jo bosvēlīna skābe novērš lizosomu enzīmu izdalīšanos, un šādā te veidā arī samazina skrimšļaudu struktūrālo komponentu, piemēram, hidroksiprolīna, heksozamīna un uronskābes izdalīšanos. Kā rezultātā tiek palēnināts skrimšļa iznīcināšanas procesi un aktivizējas reģeneratīvie procesi. Un šeit es lielo to uzsvaru gribu uzlikt, kad aktivizējas reģeneratīvu procesu. Tātad, ja tiek, tad, kad ir šīs te artrīti un tā, tad parasti galvenais, ko mēģina vismaz, tā kā apstādināt, palēnināt, pareizāk sakot, nevis apstādināt šos skrimšļu iznīcināšanas procesu, tāpēc arī lielos daudzumos tiek lietotas dažādas šīs te hormonu zāles, tad nekad, netiek solīts šis
reģeneratīvo procesu aktivizēšanu. Un tā tad atjaunošanās, parasti par to nerunā, to nekad nesola. Tāda ar šo te bosvēlijas ekstraktu ir pētījumi, kuros ir uzrādīts, ka tiešām tā tiešām arī notiek. Bosvēlijai ir arī pretsāpju efekts. Aktīvās sastāvdaļas efektīvi mazina sāpes un locītavu rīta stīmumu, mazina locītavu pietūkumu, kas arī, protams, ļoti aktuāls ir pie artrītiem, bet arī mēs to bieži vien izjūtam jau ar laiku, ar vecumu, mēs jūtam, ka no rīta tāda stīvāka un tā. Tad ar bosvēliju var panākt arī to, kad ir šī te asinsrite tiek veicināta un šī te mazinās, tās pietūkumi un tā. Bosvēlijai arī ir asinsvadas stiprinoša iedarbība, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo bosvēlijas komponenti uzlabo mikrocirkulāciju locītava audos un tādējādi atvieglo asiņu piekļuvu bojājumiem. Un tas nodrošina uzturvērtību un ārstniecisko vielu piekļuvu muskuļu un skeleta sistēmai kā tādai. Un tas, protams, ir aktuāli ne tikai tad, kad mums jau ir kāda šī te nopietnā kaite, kā artrīts vai kaut kāda reumatoīdie procesi sāk notikt, vai imuno kaut kādi trakumi, bet tajā brīdī, kad tas profilaktiski ir darāms. Un bosvēlijas sveķiem piemīt īpašības, kas kavē patoloģisku mikroorganismu augšanu. Un tāpēc arī ir brūču dzīšanas efekts, un bosvēlijai ir arī tāds mērens sedatīvs efekts, un kas ir arī, kam īpaši pievērsiet šobrīd uzmanību, tad bosvēlija normalizē lipīdu metabolismu. Un tas nozīmē to, ka sveču komponenti samazina zema un ļoti zema blīvuma lipoproteīnu un triglicerīdu līmeni asinīs, un tādā veidā novēršot aterosklerozes attīstību un aizsargā aknas no tauku šīs te deģenerācijas. Tātad asinsvadi, ateroskleroze ir tas, kad mūsu asinsvadi kļūst trausli, tādēļ, ka ir šie te holesterīna aplikumi, ko mēs varbūt labāk atpazīstam, tātad holesterīns, par to mēs runājam, šie lipoproteīni. Un tādā veidā tiek bojāti asinsvadi, un tad sākās visas šīs te problēmas, par ko mēs runājam, paaugstinātie asinsspiedieni, infarkti, insulti un viss pārējais, kas ir viss mūsu cilvēks šī laika problēma, viena no lielajām. Tad arī šī te varbūt tas ir viens no tādiem līdzekļiem, ar ko ir iespējams tā kā attālināt mums šo problēmu. Šai te bosvēlijai arī ir mērena diurētiska iedarbība, urīndzenoša tātad, piemīt mērena holeritiska iedarbība, to, ko es runāju, tad samazina šo te holesterīnu veidošanos, nogulsnēšanos, pareizāk sakot, uz asinsvadiem. Veidoties ir normāli, ka viņš veidojās, bet nogulsnēties nevajadzētu. Un tam ir izteikts hipoglikēmiskās īpašības. Un te atkal es gribu izsaukumu zīmīti pielikt, jo tad, lietojot šo te, lietojat bosvēlijas ekstraktu, tad vajag tiem, kuri lieto cukuru pazeminošos ķīmiskos līdzekļus, noteikti vajadzētu biežāk pamērīt cukuru līmeni, jo iespējams, ka samazināsies cukuru līmenis pateicoties tam, ka tiek izmantot šis te vīraka ekstrakts, un tādēļ vajadzētu koriģēt zāļu devas. Tā ir laba ziņa, šī te ir laba ziņa arī priekš tiem, kuri nelieto šobrīd ķīmiskos cukuru pazeminošos līdzekļus, bet zina, kad ir cukuru līmenis paaugstināts.
Tātad šis ir arī viens no sākotnēji iespējamais cukuru līmeņa regulācijas process. Un eksperimentos arī tiek pierādīta, ka tiek parādīta pretvēža aktivitāte pret epidermas karcinomu, bet ir arī, šeit šo es pieminēju, bet ir arī citiem veidiem. Un šeit šajā te var redzēt, kas notiek tīri uz pētījumiem uz vīrusiem, tātad uz hepatīta C vīrusu, uz herpes vīrusu, uz Epstein-Barr vīrusu un arī uz SARS-CoV-2 arī ir šie te rezultāti ļoti labi. Un kas tad notiek, tad, kad lieto šo te bosvēlijas skābi, kas ir šajā ekstraktā, tad te var arī redzēt, ka visi šie te iekaisumu procesu, tā kā iniciatori, visi tie rādītāji tiek samazināti, lietojot to. Un, protams, vienmēr ir jautājums par toksikoloģisko un šo te, kādi ir rādījumi un arī kādas blakus parādības ir produktam varētu būt. Tad šajos ļoti ilgstošajā laikā, kopš tiek izmantot bosvēlija, ir pierādījumi tam, ka tās ir drošs līdzeklis, arī pat ilgstoši lietojot, tas nerada blakus parādības. Un tā ir tā milzīga atšķirība no steroīdajiem un nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem, kas vienmēr rada blaknes. Tas ir arī zinātniski pierādīts. Ja? Un saskaņā ar daudziem pētījumiem, kas veikti gan Indijā, gan ASV un arī citās valstīs, bosvēlija ir efektīvākā un mazāk toksiska nekā standarta farmaceitiskās zāles locītavu slimību ārstēšanai. Un šis ir pētījumos pierādīts fakts, un tiek arī daudzos pētījumos tas tiek tā kā apstiprināts, un tādēļ arī par to tiek daudz runāts. Arī šīs te vīraka ekstrakts tiek pieminēts arī kā pretsāpju līdzeklis un regulējošais līdzeklis migrēnu gadījumos, dažādu sāpju gadījumos, un katrā ziņā katru reizi, kad ir doma paņemt vienu ibuprofēnu tabletīti, varbūt vajag padomāt, ka varbūt vajag kādu laiciņu palietot vīraka ekstraktu, un varbūt šīs te lietas sakārtosies. Kā viņi lieto, tā tad ir pieejams ekstrakta veidā. Kādēļ ekstrakts ir šis te labais veids, kā izmantot viņu, nevis sveķu veidā tur lietot un graust un tā, tādēļ, ka ekstraģējot spirtā, tiek visas aktīvās vielas, nepieciešamās aktīvās vielas tiek tā kā ekstraģētas no šiem sveķiem, un arī tās, kas ūdenī šķīstošās, arī tiek ekstraģētas. Tā kā tas ir ļoti labs veids, un organismam tad nav jāmēģina kaut kā ar to darboties. Vēlna naks, par kuru es stāstīšu nākošā reizē, viņš savukārt ir pieejams gan pulvera veidā, gan arī ekstrakta veidā. Tur atkal višķi citādāk ir tā darbības mehānisms. Un kādas ir devas? 10 līdz 15 pilieni 3 reizes dienā. Un tad lietojam 4 līdz 6 nedēļas, pēc tam seko noteikti, obligāti, seko 2 nedēļu pārtraukums. Tad var kursu atkal atkārtot, skatoties pēc vajadzības, protams. Un
kādā veidā to lietojam, iepilinam karstā tējā vai karstā ūdenī, vairāk nekā siltā, tādā nevārošā, protams, bet tādā siltākā, jo tas viņam ir tik un tāda sveķveidīga nogulsne citādāk rodās. Un izdzeram, un tad uzdzeram ūdentiņu virsū. Viņam ir tāds diezgan, diezgan aromātisks tas dzēriens, bet tai pašā laikā arī, protams, viņš ir mazliet tāds sveķains un tāds. Mēs ar Dinu esam sākuši lietot, eksperimentējam tagad, 2 dienas esam lietojuši, jo pat tikai ienācis tas produkts ir, lietojam pa 2 reizēm dienā, jo to 3. reizi mēs tā kā neesam abi kopā, tad mēs no rīta un vakarā, no rīta vispār tukšā dušā lietojam. Viss ir, sajūtu ziņā ir viss lieliski, nekādas blakus parādības mēs neesam pamanījuši, un tos efektus, tos tad mēs skatīsimies, jā, pirmkārt, kā tas strādās uz mūsu imunitāti, kā attiecībā uz vīrusiem, un kā arī attiecībā uz locītavām, jā. Par to es tad jau varēšu pastāstīt varbūt pēc mēneša, varbūt bišķi vēlāk, tajā skatīsimies. Un tāda 100 ml pudele ir pietiekama 2 līdz 3 mēnešu lietošanai. Un iespējams arī lietot ārīgi šo te bosvēlijas ekstraktu pievienot klāt pie krēmiem, ziedēm, tad, ja jums ir kādas brūces vai ja ir šīs te sāpošās locītavas, tad sāpošām locītavām arī, ja jūs paskatīsieties dzīvnieku krēmos, kas ir locītavām, ļoti bieži sastāvdaļa būs tieši bosvēlijas ekstrakts. Ļoti bieža, jo sevišķi zirgu smērēs un tā tālāk. Tā ka tā ir tāda, kur diezgan bieži jūs arī šo te redzēsiet. Kāpēc izmanto kosmetoloģijā? Tā tad arī tādā ārstniecībā no ārsta, tāpēc, kad ir gan antiseptiskas īpašības, pretiekaisuma īpašības, brūcu dzīšanas īpašības. Un tādēļ arī veicina brūču, čūlu un griezumu ātrāku sadzīšanu un savilkšanos. Protams, pazīstam šo te vīraku, pazīstam pat visiem smaržu kociņiem, tagad tas nosaukums ir vīraks, ja? Bet sākotnēji tas bija tieši tā arī izmantots kā kvēpināšanai, reliģiskajos kaut kādos pasākumos un tā pašā laikā arī telpu dezinficēšanai mājās, un tā, kad arī šos te sveķus ir iespējams pasūtīt. Mēs neesam paņēmuši tagad savā sortimentā, bet nākošā reizē, ja jums interesē, tad šos te sveķus mēs varam arī tad atkal pasūtiet uz ofisu un atvedīs arī sveķus, ko tīri dedzināt un izmantot, kā šo te gaisa dezinfikātoru attīrītāju, tā tad vīraku, kā mēs esam pieraduši, ka vīraks tas ir kaut kas dedzināms, ja? Un tā. Labi, tas arī ir tāds, ko es tagad esmu, tā veikli tādu skrējienu uztaisījusi, un varu iet jau tālāk pie tā, kāda tad ir Greenwalk dāvana webināra dalībniekiem, bet pie reizes vēl gribu atgādināt visiem tiem, kas bija jau pasūtījuši kādu no produktiem no Karela Hadeka, tad noliktavā ir jūsu produktiņi, zvaniet Ramonai un saņemiet savu pasūtījumu. Un savukārt tie, kas ir bijuši aizgulējušies un atcerās, vai es gribēju kaut ko pasūtīt, bet tas nav Greenwalk veikala plauktos, tad jūs droši varat pasūtīt Ramonai, jo es pieļauju, ka mēs diezgan drīz taisīsim nākošo pasūtījumu, jo es zinu, ka C vitamīnu krājumi jau pirmajās dienās mums jau ir diezgan kritiskā stāvoklī, ja? Un arī šie te jaunie produkti, gan Bosvēlī, gan Velknaks, ja? Tie arī
nav tik daudz, lai visiem pietiktu. Bet mēs taisīsim ātri nākošo pasūtījumu. Jā, jo šobrīd tiešām ir tas laiks, kad ir arvien vairāk un vairāk vajadzīgi gan šie deguneļas, gan deguneļas šobrīd vēl ir, gan bērnu, gan pieaugušo uz vietām, un arī ēteriskās eļas varat pasūtīt, kādas šobrīd ir uz vietas, vai pasūtīt, paskatoties Karela Hadeka veikalā. Bet jums visiem par pacietību un to, ka noklausījāties mani līdz galam un aktīvi piedalījāties. Paldies! Es centāmies atbildēt jums, cik nu varējām tajā čatā, ko neesam atbildējuši. Atbildēsim. Prezentāciju jūs varat, kas vēlaties saņemt, pētījumu linkus arī es varu pārsūtīt, lai jūs varat paši papētīt. Pārsvarā būs angļu valodā šie te pētījumi, bet es domāju, ka, ja nekā citādāk, tad Googlīte palīdz, bet jā, tā ka jūs varat visu to saņemt, rakstiet tikai Ramonai. Un prezentācija arī ir krievu valodā, tiem, kuriem ir vajadzīga krievu valodā. Un Grīnvalk mitrinošais lūpu balzāms ir jums visiem dāvanā, lai pat, ja jūs neesat izmantojuši šī mēneša akciju, lai jums tas būtu, jo tā ir viena no tādām lietām, kas mums ir ļoti, ļoti svarīgi. Mums ir jākopja savas lūpas šajā te sezonā, kad tik ātri var kaut kādi iekaisumi rasties. Paldies jums visiem, ka jūs esat ar mums kopā, un decembra webināru mēs rīkosim jau novembra mēnesī, un tātad tiekamies uz tikšanos Vilku mēneša webinārā, tātad decembra mēneša webinārā. Uz tikšanos, un drīz, jau pavisam drīz nāks jau šie te mūsu valsts svētki, gan Lāčplēša diena mums te priekšā ir, gan arī 18. novembris. Pavadiet tos skaisti, sagaidiet tos skaisti ar tādu sirds siltumu un mīlestību krūtīs. Un lai silti gan sirsniņās, gan mājās, gan pavārdā visu laiku deg uguns. Tā, uz tikšanos. Paldies, ka jūs esat kopā ar mums. Mēs to ļoti novērtējam. Paldies, tā.